pie apelsīna. Season in Thailandē. Braucām mēs vairāk kā stundu, 4 kilometrus, kas viesnīca ir upes otrā krastā, ko varējām braukt ar kuģīti. Bet toties te ir skaisti. Atbraucām uz... Jā, to vēlāk varu parādīsim. Redzēs, ko mēs tālāk darīsim. Ir galdi ārā, jā? Cik skaisti. Tagad mēs gaidām, kad atbrauks otrs autobus. Viena no aktivitātēm ir jāsalas, katram iedot savu veidu šitādu piekaļņu, vai ko var mainīties. I have this. I can offer this one. You have? And I have. Tikāmies pie vakariņu galda, bet tās karstatī izskatās, bet nav tik traki. Visas tās mēs nedabūjām, tās piezīmītes nedabūjām vienu. Kursātu mīgu nemaz nesākām minēt 60 jautājumu. Bet tagad sēžam, gaidām vakariņu. Kultūras pasākums mums ir beidzies, rītdien ir visas sēdēšanas lekcijas un tā tālāk, apbalvošana beigās. Bet ne par to iestāst. Rekur, cik te ir skaisti, vienkārši. Video tā neaprakstām. Rekur, viss gaismiņas. Un te patās, ja jūs redzat, visu vadu mučekus. Tas, lai sapratu, kāda te Tailandē pretstats. Bagātie pret mazāk turīgajie. Tā kā slāņa baigais atšķirība, nav tāda viduslāņa. Tās, diemžēl, tā ir. Labrīt, mums ir kura diena? Es nezinu vairs. 4. diena, jeb darba 2. diena. Tagad sāksies gudrā muldēšana, lekcijas, pamācības un visādas promošanas mums te stāstīs. Gribās tev? Nē, es gribu gulēt. Es arī gribu gulēt. Pie mums Latvijā 5 no rīta, šeit ir aptuveni 10. Tieši precīzi 10. Labi, mocīgs. Jā, es arī piekusu, mums filmēja. Rīta kafija, kur te bez rīta kafijas? Jau otrā. Jā, un jāiet atkal iest kaut ko. Svarīgi arī pārst. Bez brokastīs jau mēs tikko bijām. Nu ko, esam iegājuši zālē, te būs konference mūsu, kur lielais ekrāns. Tā kā gatavojamies visai lekcijai. Redzēs, cik būs interesanti, bet ar visu šī pasākumu mēs esam te ieradušies un kāpēc arī Ēbais ir uzaicinājis. Redzēs, ko pastāstīs, beigās būs rezumē, ko uzzinājām interesanti, ko uzzinājām jaunu. Cilvēki aptuveni te satikušies aptuveni 100 labākie pārdevēji Ēbajā. Tā kā diezgan iespaidīgi, maucam strādāt. Absolute honor to be hosting this event in the morning, in the afternoon. Pirmā sesija ir beigusies. Pastāstīja, ko viņi ir uzlabojuši, ko viņi uzlabos, kā uzlabot mūsu darbības sfēru, kaut kādas idejas, ko var uzlabot, lai piedāvātu klientiem. Tagad būs maza kafijas pauze, un tad dodamies jau sīkākās grupās strādāsim tālāk. Šī gara diena tagad ir jau 3. dienas daļa. Kaut kāda te apbalvošana būs, vakariņas atkal ēdīsim. Tā kā bija visa diena lekcijām, bija kaut kāda tur mītings, kur kopā varētu spēlēt un tā tālāk vēl. Jautājumus uzdot par darbības sfēru Ēbai un tā tālāk. Tagad pastāstīs, kas šogad ir bijis labākais pārdevējs un vēl visādas apbalvošanas. Tāpat kā driftā palielu. Gada balvu. Jā, dabūjāmies dzērienus un tagad gaidām, kad sāksies pēc 15 minūtēm ejam iekšā. Tikām mēs zālē, te re, kur daudzas sēdvietas ir uztaisītas. Katrs galds var sēsties, kur grib pa lielam, bet pie dažiem galdiem ir veģetārieši, arābi, viņam košeri vai kā viņi saucās un tā tālāk. Tagad sāksies pasākums, uz manis viss skatās tā kā uz kaut kādu blogeri, nesaprot, kas ir, var paskatīties fonā, kā uz manis tur skatās vai nē. Bet nu jā, skatīsimies, kas tur būs apbalvošanā, varbūt kaut ko uzfilmēšu, varbūt nē, te jau redzēs, kas būs. Bet pats galvenais varēs pāriest. The best customer service goes to Miss Guinness of Army 777 from Latvia. Congratulations. Yeah. Congratulations. Thank you. This is the second place for the best customer service. Maintaining low bad by experience or BBE rates.
On to the third award for Best Growth Arts Mēs and dabūjām to cītīgs darbs, kas padarīts. Which is this, the Best Thank Growth you. Arts and Accessories. First off, may I welcome Thank you very much. to say Thank you. Prasanth Chipagar and Mohit. We appreciate everyone working so hard for eBay. And also, thank Labrīt! Šajā viesnīcā mums darbs un atpūta beidzās, izčekojāmies. Šovakar paliekam citā viesnīcā, aizbrauksim vēl paskatīties vienu lietu. Tagad mainīsim viesnīcu uz divreiz lētāku. Gaidam tagad taksi, kaut kā ilgi negribu apstiprināt. Baigais troksnis arā, bet forši, silti. Ja saka, ka karsti, man iekšā ir augsti. Nu kā ir? Baigi forši, ja nogurums sakrājies pirms tām dienām. No rītiem ir grūtāk piecelties, bet ir nekas trāks. Tā kā tā maucam tālāk, vēl vesela diena Bankokā. Jaunā viesnīca ir uz pusi lētāka, paņem numuriņu bez brokastīm par 80 eiro uz nakti. Modernāka, labi nav tik kvalitatīva, bet rajons foršāks un jā, patīkamāks rajons, tāds jaunāks. Mēs atbraucām uz lielveikalu centru, viens ir šeit, kur mēs bijām aizvakar. Un pāri ielai vēl viens. Te vienmēr baigie korķi, takši visas mašīnas baigi stāv, bet tā. Iesim paskatīties, atvēsināties, un vakarā mēs dosimies uz pastaigu torni. Viens no augstākajiem ēkām Bankokā. Stikla grīda, kas redzēt. Un izrādās, izbraucot ārpus tā rajona, ir kā viņi sadalīti par rajoniem, kas tuvāk upei, tur ir mazāk attīstītāks. Pikiet tālāk no upes jau ir modernāks. Protams, visi tas viss piedurās pie lietas, tirdziņi, piedāvā visu, ko tuktuki un tā tālāk. Par tuktukiem runājot, viņam jābūt divreiz lētākiem par takšiem, bet viņi ir divreiz dārgāki par komforta taksi. Tā kā mēs ar komforta taksi vienmēr braukājam, kur vajag, par 3 eiro mēs izbraukājām. Un uz lidostu, kur stundu jābrauc, tas ir 13 eiro. Tad dedzinās, man karsti palika. Mums tur jāiet apšalēt. Šito arī veikalu ieteikts Central World, vai kur tirdziņš ārā. Šits jau tāds eiropeisks izskatās salīdzinoši. Mums pierastāka vide, kā saka. Daudz vieglāk ir vispār patelpot liekas šeit nekā tur. Man, piemēram, riktīgi tas Chinatown vienkārši tik ļoti nepatika. Chinatown, sava atmosfēra, viss dzīvot. Protams, negribētos tādos apstākļos, bet... Bet tur bija vienkārši tik viss netīrs, ka es pat neuzdrošinājos kaut ko ēst tur no turienes. Liekas, kā tur varbūt nokrīt zemē, viņi iemet atpakaļ un tad tikpat labi tur visi klepo un... Jā, vienam, kur zivs nokrita ielika atpakaļ. Jā, tāpēc mēs neieteiktu. Pastaigājot pa vietējo tirdziņu šeit, tādā zolīto tirdziņu. Atradām, ka gribās uzkrost otrās brokastis, kaut ko tādu uztaisīt. Tagad mums tur cepjās. Varbūt varat redzēt. Tur liksies 7 kilītās. Paņēmām nūdeles ar vistiņu. Tāds standartiņš, tāds nedaudz vietējais, nedaudz mūsējais. Cik laba porcijas, kā stūīt pagaršošu. Un šī porcija maksā 109 batus, bet mūsu naudā tas ir 3,50. Tā kā izskatās labi, tomēr paliksim dzīvi. Nē, nepaliksim? Kā jau, ka paliksim. Iebraucām, iekārtojamies nākamajā viesnīcā. Šis numuriņš mazāks, netik kvalitatīvs, bet daudz stilīgāks, daudz foršāks. Mums ļoti labāk patīk. Šreiz ir 11. stāvs, bet liela gulta. Pats svarīgākais ir, kāds būs augšā baseins, tur aiziesim. Skats pa logu ir tāds, kaut kas ir, pilsētu var redzēt. Un lejā 2 džakuzī, varēs redzēt, kas te pļunčājas. Tā kā, jā, ja kāds gadījumā šejieni brauks, iesaku, tās cenas noteikti vērts. Tā šeit tiek reklamēta ķīniešu mašīnas, un viņi diezgan tie ir uz ceļa. Un ļoti populāri ne tikai Toyota, bet arī tas MG, kas Ķīnas un arī visādi citādāki. Tagad L9, C9 un tā tālāk. Es viņus nesaprotu. Uzbraucām mēs uz R stāvu un nezinu, kurš tas stāvs ir. Parādīšu bildi, reku, kā izskatās kā bildē.
un kā ir dzīvē. Jā, Nē, maziņš. maziņš, riktīgi maz vietas rekofonā var redzēt. Tur ir barčiks, priekšā te pāris guļam vietas un, vietas kāds jau iespējīgs, jūs video redzējāt, jā. Starp citu, mēs kāpsim, nevis šindī ēkā, bet citā arī to augšā tūlītās dosimies ar kāju. Nē, video iespējīgi izskatās, jā, tas ēkas. Un tur var peldēties, vēlāk uzfilmēšu, kā no ūdens izskatās. Kā tev iespējas? Ir smuki, tikai cilvēku nebūtu. Es domāju, ka vēlāk vēl vairāk būs. Bet, vakarā pamēģināsim atnākt vēlreiz. Ielīdām mēs ūdenī. Nē, skats jau ir iespējīgs, to neko nevar noliekt, kamēr neskatās uz to pusi. Jā. Smaidam, un kā ir sajūtas? Ūdens laiks augsts. Nē, ir ok, bet tā ir skaties, un pāri tas. Mīgā. Kāpēc tu ielīdi stūri? Jā, tāpēc, ka viņš ar gaidīju gulēties. Un te ablauzies tev un nav slieda lejā. Viss ideāli, ka skats šādi. Barčikā bija apisiens. Rakstīts reklāmā, kad aliņš maksā 200 bati, viena pērs, otrs par brīvu. Es paņēmu 200 batus līdzi tikai, aiz uz Barčiku saka, tas ir apisiens, lejā ir tikai par 200 batiem plus viens, te ir viens aliņš 250 bati. Un nācās ar kredītkarti, ja paredzētu pie numura rēķina. Aušam priekšnieks maksā, tā kā viss kārtībā. Jā, mēs taisīsim bildes un dosimies ekskursijā vēl vienā. Es likšu jūs nost. Atnācām uz šodienas mūsu galamērķi, uz šo ēku augsto. Viena no augstākajām, vai tik nav augstākā ēka Bankokā. Tur mēs pastaigāsim pa stikla grīdu. Biļete maksāja, pareizi atceros, kaut 35 eiro, tāpēc dārgāk, tāpēc, ka ar visu saulrietu jeb vakarā. Paskatīsimies saulrietu, iecersim kādu dzērienu, ja nemaksās pārāk dārgi. Bet vispār kopsumā iesaku jums mainīt viesnīcas, līdz ar to var iepazīt vairākas vietas, kultūras, saprast, kā vienā vietā, kā citā vietā dzīvo, kaut ko jaunu ieraudzīt, to papildus. Viesnīca ir forša, bet ne vairāk kā vienu dienu palika. Kvalitatīvi, numuriņi forši, viesnīca forša, bet baseins par mazu. Skaistā vietā, bet parāk maz vieta. Šeit krūtāks mašīnas braukāt, cilvēks daudz tīrāks, kā redzat jau civilizācija, kā Eiropā, vai pat Amerikā. Tā kā dažādība ļoti liela var atšķirt. Burtiski no iepriekšējās viesnīcas, ja pat taisnot, ir 2 kilometri tikai. Atšķirība mežonīgākā. Ejam augšā. Tur viss pārbaudīja mums bagāžu, biļetes, uzbildēja mums. Tagad ejam tādā tunelī. Skatīsimies, kā braukt augšā. Tāds ir lifts šeit. Mēs jau braucam. 24. 25. stāvs. Jā, 30. stāv. Man ausis saka, ka pēc tā es sapratu, tā nevar just. Ausis aizkrita 40. 76. stāv. Tā kā pēc lidmašīnas. Jā. Oh my gosh, tas ir skaisti. Ir iespējīgi, jā. Iespējīgi. Iespējīgi, tiešām forši. Šito noteikti iesakām reāli. Par to nav šito noteikti. Un mēs uzkāpjam uz jumta. Uz stikla grīda. Labi, es diez vai tu tiksi? Yeah, MX5. Te galdiņa, te vakariņas varēja pāris paņemt pa papildus maksu. Nemaz tik dārgi nebija, cik es atceros. Tas ir vienkārši tik amazing. Reku te vēl uzstāvs papildus torņus, varēs uzstāvt un skatīties. Tagad izskatās šādi. Tā izskatīsies vēl iespējīgāk Te arī. reku ir tā grīda, kurš šeit neizskatās iespējīgi. Kad virsu būs, to jau redzēt. Kā redzējāt, es tur filmēju, kur nevar filmēt, mani tur aizsina, bet mēs uzkāpām vēl augstāk, kur nevar redzēt. Vai saule tāda, mākoņos. Te
Te rekur vēl krēsli ir, vēl sēdēt, skatīties, rekur tur vēl ir DJs, forša mūzika. Pārējo redz, cik jau varēja rādīt, bet tiešām iesakam, tās nav uz to vērts un tas palielam vienīgā vieta, ko Bankokā var apskatīt. Nu, vēl kultūru var tos tirgus paskatīties, bet ilgāk par vienu dienu Bankokā nav ko darīt. Mauce tad uz ziemeļiem Tailandas, tur ir daba, bet nu šoreiz man diemžēl nesanāca turien. Tie, kas gribēja, varēja pie biļetes pielikt tādu maksu un rekur uzlikt ar VR brillēm uz simulātoru un uzbrauc augšā un tāds sajūt, ka viņš lec nost no lielās ēkas ar parašūtu. Izprot, redzat? Nu redz, esam lejā, bijām šajā ēkā. Nu saki, kā tev patika? Man īstenībā ļoti patika. Ļoti, man liekas, katra eiro vērts. Tiešām super. Vēl kaut kāds dzērieni tur bija, bet mēs tos dzērienus nestāvējām rindā, gribējām ātrāk augšā, lai foršākā vietā. Tiešām ir tā vērts. Forši lifts, forši skati, visbaigi forši DJs. Tā kā iesiet te, iesakam. Noteikti vakar pusētajos, pussešos. Pirms Savā. saulaikta ierasties. Saurietā. Saurieta, jā. Jā, tā kā mēs esam piekusuši, mums tas ir piedodam. Tā kā tā, mēs dodamies pāriest kaut kur tādu uz viesnīcu un rītdien 10 jau jābūt lidmašīna. Jā. Rekur lielā pilsēta, lielā iela un kādam te ūdens skaitītājs pa vidu trotuāram krustojumā. Ūdens skaitītājs. Jā. Ja jūs mani dzirdat, ir rekur arī priekšēji arī filmē. Zālīšu veikalu es jums jau rādīju. Ir rekur 7-Eleven, kur mēs varam ieiet, un blakus zolīdais veikals. Wheat Salt Hair. Pats zolīda. Ritīgi, trucīs. Jā, cepumiņi, viss kā vajag. Šie iet nopirkt. Pat varētu tad nopirkt. Cepumiņu, jā. Kā domā aizvest mājās, man sanākt, ja mēs gribētu, bet mēs nevedīsim. Kad tu dzēri kafiju, kas bija, tev pa tevi rāpoja? Kukainis uzbruka. Un viņa viņu aizlidināja, un viņu mēs atradām tikko. Čau! Kā viņš varēja? Tagad mēs viņu varētu apēst. Uzsepsim, uzgrauzdēsim. Jāiet pateikt, ne? Bet kā viņš tik tālu aizlidoja? Tu labi sit? Musīts tomēr. Nē. Varam aiziet pasūdzēties, ja gribi. Nē, nu lai jau. Lai jau tiek cilvēkiem. Varam iet gulēt. Es ceru, ka te kukaiņi nebūs. Es jūtos droši, ja tu jau tagad māki nositīsi. Jā. Mēs jau labrīt, sestā diena Tailandē. Tagad mēs griežam beidzot uz māju pusi, bet pasākums mums vēl nebeidzas, jeb ceļojums, pareizāk sakot. Mēs vēl šodien tusēsim pa Turciju, jo mums jālido caur Turciju, un Turcijā 22 stundas jāgaida. Mēs iesim ārā no lidostas un dosimies tālāk uz viesnīcu. Un kas zina, varbūt Stambulā kaut ko paskatīsimies. Tad te reku kāds pūķis, kā čūska. Mums 121 vajag. Pagājušas ir kādas 12 stundas lidmašīnā. Un mēs esam palikuši Turcijā, mums 22 stundas līdz lidmašīnai, aizbraucām uz Stambulu, paliksim viesnīcā, varbūt arī kaut ko paskatīsimies. Par 80 eiro paņemām tādu rekur, te ir barčiks. Tas skaitās luks numuriņš viņš kaut kāds. Kās par istabiņu, video neizskās tik krūts kā dzīvē ir. Kās par labierīcībā, vairs ar plus pleciņu, kā turkam pienāka. Kās par dušu. Tā kā tā, bet jā, priekš mums tagad skaitās vispār baigi vēls, jo pieraduši esam pēc Tailandas, tā ka Tailandē tagad vispār kādi viens naktī, šeit ir 7. Gribu, ja tev kebabu kādu apēst. Logosti. Tu tikko teici, ka tev ir karsti mašīnā. Tagad man ir augsti. Atstāsim pie atvērta loga, gulēsim. No tā, kā tādu logu aiztaisīt? Iemācījos, viss kārtībā. Skats pa logu tā. Ko vēl gribēju pateikt? Jā, galvenais, uzrakst komentārā, kāpēc mums no Turcijas līdz Bankokai bija jālido 9 stundas, bet no Bankokas uz Turciju 10,5 stundas. Man liekas, zinu, tas tāpēc, ka planēta griežas, un mēs uz to pusi
pret pulksteni virzienu, pret planētu griešanās laikā braucām, lidojām. Šeit mēs uz otru pusi, un līdz ar to mums vairāk fiziski ir jānolidoja. Tā kā dažiem tas nesaprast. Plus vēl laika joslas maiņas. Tas vēl bija garākas dienas, īsākas, tad uz nākotni un pagātni lido. Tā kā mindfucks baigākais, bet es visu sapratu, ja nesapratu. Vai sapratu? Es sapratu, bet es negribu saprast. Nu jā, bet ne kurš katrs var saprast. Tā kā tā. Labi, man sāks erori mesties jāiet ēst. Izgājām ārā Turcijā, šitam vismaz normāli iela. Gribēju paņemt kādu vietēju kebabiņu. Kaut kāds doneriņš, nebija tas ar biezo gaļiņu, šašlika, kaut ko vietāju virtuvīt. Bet pie viesnīcas izējot ārā, gan tur tāds nevarēja saprast, ka tūmā kaut kas ir. Bet pārējai pa kaut kādu tuneli, tiltiņu tur jau parādījās. Te ejot bīstami liekas, ka kāds atņems man GoProšku. Pārēst arī viesnīcā var, bet tur maksā uzklodas jau no 50 evrikam 40, kur no vēl kādas vakariņas. Šeit mēs samaksājam par pilnu maisu pa 10 eiro. Un benzīntankā normāli dzērienu, visu arī sakarīgi. Šokolādīts pa 50 centiem un tā tālāk. Aijai ļoti patīk Turcija, viņi saka, vēl grib dzīvot Stambulā. Bet Stambula un pārējā Turcija pieļauj domu, ka atšķirās. Brauc kā psihijā taksa, gan divreiz nošķilāmies. Spolē visi dzīvo īsu, bet aizraujušu dzīvi. Nu, riepas. Arī viņi paši, man liekas. Bet 80% vīrieši pārējā varbūt kaut kas sievieti kādi ir. Hei, esat sveicināti Latvijā. Nu, kā ir Latvijā? Tu iziesim ārā redzēsi, jā? Nezinu. Pagaidām vēl labi. Liekas, ka tev prieks lielāks Latvijā nekā Bankokā ierasties. Es nevaru sagaidīt, bērnus sagaidīt. Nu jā, bērnus gan forši sagaidīt mājās. Ir vēsts, ārā ir kaut kurš 6. decembris, ziemas tā ir nav. Viss pa sauso. Vienībā nav tik slikti. Jā, lidojām prom bija sliktāk. Jā, tad bija augstāk. Jā, rezumēja, ja kāds lido uz Bankoku. Vienu dienu pa Bankoku var paskatīties, tālāk lidojot uz ziemeļiem, kur ir dabas skati un tā tālāk. Turcijā ir tas pats tikai lidojot uz dienvidiem. Bankokā vienīgais tas tornis, nu tajā, kur augstajā bijām, aizmirst. Jā, tornis, jā, un arī, Chinatowns, viss tas dzīve arī ir jāapskata. Es tev neiesaku. Tev nepatika, bet bija interesanti atzīst. Jā, bija interesanti redzēt to kultūras sajauku un kāds viss tas izskatās. Pat tā. Mēs tagad esam lidostā, ejam pēc boltiņa. Mašīnas beidzot stikšu pie stūres braukt, sailgojies pēc ģimenes mājām. Un stūres, protams, un perikupu dzīves. Nevaru es bez perikupu dzīves, mašīnas un viss tās lietas. Jūs, kā redzējāt, EB pasākuma apbalvošanā arī mēs dabūjām balvu. Kā otrā vieta labākais klientu apkalpošanas sfērā mūsu lietā. Atbraucot tik tālu uz Tailandu, vismaz kāds mums te novērtē. Ne tā kā Latvijā, bet to jau sapratīs savējie. Tā kā novēl jums visiem panākumus, cītīgi strādājam, nepadodamies un maucam tik tālāk.